Šī nedēļa sākās ar iespējams necilu, bet vidējā un ilgtermiņā būtiski notikumi, proti Latvijas valsts budžets tika nodots Saeimai tālāk izskatīšanai. Un es domāju, ka tas iesāk tādu jaunu un interesantu posmu Latvijas politiskajā un sabiedrības dzīvē. Pirmā lieta ir tā, ka tagad, acīm redzot, tuvākā mēneša laikā, daudz un dažādi spēki mēģinās ielobījot nelielas vai tādas vai citas izmaiņas, un ka tas būs tāds interesants, iespējams pat amizants spēku samērs, teātris ar to, kā nu kurš tur centīsies to izdarīt. Otrs, ar ko šis notikums iezīmēs, ir tas, ka tagad varēs pārbaudīt, cik lielā mērā šī valdība patiešām ir bijis līdz šim kopā dēļ tā, ka jāsavāc budžets un jādabū aizdevuma nākamā porcija, un cik lielā mērā tur ir kas cits, proti vai būs mēģinājumi nopietni gāzt valdību. Trešā lieta ir tā, ka, manuprāt, tieši tuvākā mēneša laikā saistībā ar budžetu tiks izkaroti jautājumi par to, cik nopietni un nepieciešams ir progresīvais nodoklis, kura no pusēm aizdevēji vai Latvijas valdība un Saeime būs ar stiprākiem argumentiem. Mana prognoze ir tāda, ka visdrīzāk progresīvo nodokli kaut kādā formā nāksies ierakstīt. Tādēļ būs interesanti, kāda veida attaisnojums tagad sameklēs tie, kas pašlaik saka, ka tas ir pilnīgi neiespējami. Neaizmirsīsim arī to, ka, piemēram, progresīvo nodokli, ko var sākt no 300 latiem, vienmēr var sākt ar ārkārtīgi mazu trepīti, 0,01%, un te, protams, tāds atrunas par to, ka tur neko nevar savākt, ir diezgan demagoģisks. Vēl viena lieta, kas, manuprāt, tagad iezīmēs, ir tas, ka daži no punktiem saistībās, ko Latvijas valdība uzņēmusi saistībā ar ārzemju aizdevējiem, protams, ir diezgan izaicinošs vēlēšanu gadā, kā piemēram Pasaules bankas pakete paredz pensionēšanās vecuma pagarināšanas uzsākšanu nākošu gadu, palielinot pensionēšanās vecumu līdz 65 gadiem 16. gadā. Ir diezgan interesanti, vai un kādā veidā Latvijas Saeima būs gatava to darīt, ko tā, kad atvērs likumu par pensijām, tur vēl izdarīs, vai patiešām joprojām atstās cirkus un baltmāksliniekus kā īpaša kategorija, kur noteikti ir pāris simt Latvijā tikai, vai pielīdzinās visus vienādi. Tas arī, protams, būs visnotaļ interesanti. Un pēdējā ziņa, vai pēdējā lieta, kas varbūt šķiet interesanti šajā brīdī, ir tas, ka izrādās arī tādā valstī tālāk kā Filipīnas, nākošais gadu notiks vēlēšanas, un arī šajā valstī, līdzīgi kā Latvijā, ir pietiekami nopietnas ieceres veidot sabiedrisku kustību, domnīcu vai fórumu, ar kur palīdzību veidot idejisku atskaites sistēmu politiskajām partijām priekšvēlēšanu laikā. Tas nozīmē, ka acīm redzot procesi par lielāku sabiedrības iesaisti idejiskajā darbā un politikas noteikšanā nav unikāli tikai Latvijai, bet arī ir pat tik tālā zemēs no Latvijas kā Filipīnas. Paldies!